Turpinājumā nedaudz par mērnieku laikiem gribu jautāt. Jo, kas ir tas, kas jūs piesaista pie Braiļa Kaudzīša romāna Mērnieku laiki? Jo jūsu tēvam tā bija izrāde, kurai viņš ķērās klāt, uzsākot darbu Liepājas teātrī. 1968. gadā uzņemtajai filmai jūs esat otrais režisors, un 1991. gadā uzņēmāt pats savu versiju par Mērnieku laikiem 3 sērijās. Un 1998. gadā Valmieras teātrī jūs iestudējāt Mērnieku laikus. Apskaužama neatlaidījuma, lai ķertos klāt vēlreiz un vēlreiz vienam darbam? Es būšu spiests gāri atbildēt. Bet ar tēti ir tā, ka tētis bija, kā es teicu, galvenais režisors Liepājā, un tas bija laiks, kad katastrofāli nebija skatītāji, jo bija obligāti jāspēlē tas padomju lūgas. Un tiešām katastrofāli nebija skatītāji, un tad tētis izdomāja, kā viņš to dabūja cauri, es nezinu, taisīt Mērnieku laikus, un tik tiešām uz Mērnieku laikiem viņš pats taisīja dramatizējumu. Tās bija pilnas izrādes, jo latvieši bija laikam izalkuši pēc sava materiāla uz skatuves. Kaut gan viņš bija acīmredzot piespiedu kārtā, viņam bija jāpieraksta klāt savus Kasparam monologus, lai viņš būtu vairāk revolucionārs nekā tas ir Brāļiem Kaudzītiem, jo citādi nebūtu tas izgājis cauri. Tas ir pa tēti. Man vēl ir viņa tas eksemplārs mājās. Pirmie Mērnieku laiki, ko taisīja Valdemārs Pūts, tur bija situācija tāda, ka Valdemārs Pūts, kad atgriezās no Sibīrijas, viņš nebija pie kameras stāvējis daudzus gadus. Un studijas vadība baidījās, ka varbūt sarežģījumi tīri arī ražošanas ziņā. Un es tajā laikā biju otrais režisors, kas bija iekšā tajā visā virpulī un to praktisko kino ķēķi ļoti labi zināja. Bez tam Valdemārs Pūts bija manas tēta un mamītes studiju biedrs pie Mihaila Čehova. Pūts bija bieži viesis, viņš atgriezās no Sibīrijas mūsu mājās, kad tētis vairs nebija. Un līdz ar to visi šie apstākļi, daži tos no šiem nezināja studijas vadīja, bet fakts kā tāds, ka man pielika kā tādu ražošanas zintnieku klāt pie Valda Pūts. Un tas bija interesants tāds posms, bet tad, kad bijām kādu ceturdaļu uzfilmējuši, tad man pielika citur, tur nāca, tas novainījās. Ideja par maniem Mērnieku laikiem, tā 3 sērija, tā nāk no man drauga scenārista Alvi Lapeņa. Tad, kad mēs ķerāmies un sēdāmies pie šī darba, tad vēl bija ļoti stingras bolševika režīms. Un tur bija tajā scenārijā daudzas lietas, kas viens pret vienu sasaucās ar tā brīža situāciju. Tad, kad mums bija jau filma uztaisīta un notika pirmizrāde Dailes teātrī, nevis citur, Dailes teātrī, kad sēdēja viss tur jau jaunās valdības vīri un augstākā padomas, jau tā teikt, kad notika lielais. Un pēkšņi, es nezinu, kuras sērijas laikā sāka visi masveidā iet ārā. Tas bija laiks, kad paziņoja, ka ir puči. Un tajā laikā, respektīvi, tur mēs kaut kur nokavējām par kādu laiku, nokavējām to filmu uztaisīt gatavu. Un līdz ar to viņa neizskanēja, kā viņai būtu bijis jāizskan, teiksim, 1,5 gada agrāk. Ar visu to finālu, ar visu to lienas ārprāt, kā mums ir filmā, ar visu to Božs ar Jāharaņī un tā tālāk. Līdz ar to tā filma man pašam ir ļoti liela pieredze, bet ļoti pretrunīga. Un tad šis kaut kāds ne līdz galam iegūtais gandarījums. Domāju, vēl slēp arā, un es mēģināju vēl teātrī, bet arī ne līdz galam tā kā vajag. Tas ir ļoti sarežģīts materiāls. Bet vai veidojot filmas, jums ir bijis bail, ka nākamā filma nebūs varbūt tik laba kā iepriekšējā? Kuras ir labi, slikti, pats jau nav vērtētājs. Labi, protams, ka patīk, ja cilvēki iet un patīk, un veidiet kaut kādas balvas vienmēr patīkam un melo tas, kas saka, ka viņam vienalga. Bet pats ar sevi mēģinās spēkoties tādā veidā, redz, tur bija tā, tad ir ausās. Jaunas materiāls, un katru viņš nāk ar jaunām, arī liekas, tu jau te profesijā kaut ko esi sapratis, nāk jaunas materiāls un atkal tu stāv kā teļš pie jauniem vārtiem.